Labvakar, labvakar, Rīga TV24 skatītāji, lielie un mazie visi, kas sastādījuši mājās pie TV ekrāniem un ir gatavi kopā ar mums doties kārtīgā karaokas cīņā. Un esiet sveicināti arī šeit klātsošie. Tiešām prieks jūs šokar šeit redzēt. Baumiņa iela 32, Rīga TV24. Tie, kas nav paspējuši ierasties, jūs varat vēl paspēt. Jūs varat paspēt ātri ielikt taksīti, mašīnā, kājām. Šodien saulains laiks bijis sauss. Skrienam uz studiju, atbalstam savējos. Bet runājot par pašu karaokas TV čempionātu, šie, kas man aiz muguras stāv, īstenībā viņi ir cilvēki, kuriem tiešām ļoti ir paveicies. Paveicies ar to, ka ceturtajā fināls mums jau bija tā kā beidzies, bet tomēr augša, paldies augšai, augša izdomāja to, ka būs iespēja tiem, kas netika sākotnēji ceturtajā finālā, no ceturtajā fināla uz pusfinālu, viņiem ir papildu iespēja, papildus ceturtajā fināls. Nu tad šodien klātsošie, vai jūs esat gatavi? Ir gatavi, vai publika ir gatava? Vai žūrija, kuplais skaits no žūrijas ir gatava? Ir gatava. Visa par 3. Visiem 3. Fantastiski, par visiem 3. Nu, tad jau sāksim ar žūrijas iepazīstināšanu. Šodien priekšā mums būs, es sākšu ar tiem, kas nav ieradušies. Nu, nē, ar tiem nevar sākt. Sāksim ar tiem. Kā sāksim, tā beigsim. Kā sāksim, tā beigsim? Jā. Nu, tad sāksim ar tevi. Teiksim tā, abarošā uzņēmēja un pasniedzēja šarmantā Ieva Adams. Lūdzu, aplausus Ievai. Un kas ir trešais žūrijas loceklis, iekšu otrais, par to es jums painformēšu pēc pavisam neilga brītiņa. Tas būs kā pārsteigums, jo šāda veida mākslinieki mēdz šādi iekavēties un ierasties ar nelielu novēlošanos. Bet nu gan ir pienācis laiks, es vēlētos jūsu ritmiskus tādus aplausiņus. Mēs tad visu reizē lēnām sist un teikt Frīdi, 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 Frīdi. Dāmas un kungi, studijā Frīdis! Tas ir viņš, dāmas un kungi, tas ir viņš. Karaokas krustāvs, Latvijas karaokas krustāvs. Jā. Viens no labākajiem. Sveiki visiem studijā, sveiki visiem pie ziliem ekrāniem. Hei! Tieši tā! Nu ko? Nu ko? Laiks kopdziesmai. Ieviņa viena pati. Viena pati, bet tur es neteicu. Es tev tūlīt sastādīšu kompāniju. Tu sastādi, un pēcāk arī citi. Prieks jūs redzēt, tā kā tik. Spiež play, DJs spiež play, un dziedam visu Un mēs ar jūru. Ar mēnesi un ar jūru. Jā? Lai iet. Un tad lai skaļāk skan šī mūzika. 3 reizes spēr zibeņš šonakt, pārbīsies, noslēpsies rīts, prom arvien tālāk un tālāk, tavu mūsumu vējš aiznesīs. Iztrenkās viegainās ēnas, stāvolās savarīs un tīs, un kautrību, lēnību manu vēlā neprātā pārvērtīs. Laiks dējai, laiks novēlēt dējai. Mazliet viņa aplaus. Jautāsi, kur ir tie vārdi, kā mīklā, ko solījies ej. Bez aiznesīs debesim pārī, Tavu skulpjo un mokošo, hei! vai tu zini, mana mīļā, Kāpēc vienmēr jābūt tā? Kad krīt mēnesis jūrā zīļā, man par tevi jādomā. 3 reizes spēr zibeņš šonakt, pārbīsies, noslēpsies rīts, prom arvien tālāk un tālāk, tavu mūsumu vējš aiznesīs. vai tu zini, mana mīļā, kāpēc vienmēr jābūt tā, Kad krīt mēnesis jūrā dziļā, man par tevi jādomā. Hei! Arvīd būs tavs izgājiens būs.
Es viņu pirmo reizi dzīvē dziedu, jo... Vairāk arī nevajadzēs. Šito reizi noziet tā pietiks. Donu uzņem. Publika, līdzi, aiziet. Vai tu zini, mana mīļā, kāpēc vienmēr jābūt tā? Kad krīt mēnesi jūrā dziļā, man par tevi jādomā. Vai tu zini, mana mīļā, kāpēc vienmēr jābūt tā? Kad krīt mēnesi jūrā dziļā, man par tevi jādomā. Vai tu zini, mana mīļā, kāpēc vienmēr jābūt tā? Kad krīt mēnesi jūrā dziļā, man par tevi jādomā. Vēlreiz, Rīti! Vai tu zini, mana mīļā, kāpēc vienmēr jābūt tā? Kad krīt mēnesi jūrā dziļā, man par tevi jādomā. Aplausus sev, jums un visiem. Galvenais, ka Ievai arī patika. Ievai patika, un es domāju, ka vēl kādam patika. Dāmas un kungi, ar aplausiem lūdzu sagaidīsim pret mūzikas mākslinieku, street shop veikala īpašnieku Girto Rozentālu, jeb tautā sauktu par Ozolu. Lūdzu, ar aplausiem. Amen. Amen. Un Girts, protams, ka šodien mums būs žūrijā. Es tev pavadīju. Jā, pavadi īstenībā Girt pierāda viņam viņu vietu. Garām ieviņai. Iekārtojieties ērtāk. Ieviņ pa vidu. Bet par to laiku šeit visiem klātsošiem es jums izstāstīšu par to, par balvu. Es jums atgādināšu visiem par balvu. Pirmo 3 vietu ieguvēji, kas izkļūs ārā, teiksim tā, no lielās šīs karokas cīņas, būs izkļūši no pirmās cīņas, bet viņiem būs iespēja doties piedalīties nākamajā cīņā, kur viņi cīnīsies Baltijas jūrā uz Talliņprāmi 16. maijā. Un varbūt kāds no šiem būs tas laimīgais, bet kurš? Ja tu nepateici, Mārtiņ, ka tu baigi šopot, tā kā šitas vēl ir strums, ko jūs te dziedāsiet, tagad tiksiet jūrē un redzēsiet, kā ir barot zivis un dziedāt. Paldies. Bet tagad gan es aicināšu dalībniekus apsēsties zālē. Droši iesēžamies, ieņem ērtākas vietas, mikrofons novietojam šeit pat apakaļ. Bet es jums par to laiku TV skatītāji atgādināšu, kā viss šodien šeit notiksies. Pavisam vienkārši, tieši tāpat kā bija iepriekšējos ceturtdaļfinālos. Dalībnieks startēs pa 2, nāks viens dalībnieks, vienam būs sarkana lapiņa un otram būs zaļa lapiņa piesprausta šeit pie krūtīm. Viņi dzied dziesmu, abi dzied vienu dziesmu. Žūrija viņus vērtēja, arī, protams, jūs skatītāji viņus vērtējat. Un, kad viņi ir nodziedājuši, tad žūrija izsaka komentārus, viedokli un ir laiks balsošanai. Balso vai nu par zaļo dziedātāju, vai nu par sarkano dziedātāju. Tie, kas tiek balsojumā tālāk, tie dodās sēsties pie uzvarētāju krēsla, bet tie, kas netiek, vairs papildu iespēju diemžēl nebūs un jums jādodās vien pie neticējiem. Pareizi. Bet Frīds jau uz mani tā paskatījās, tas lika man atgādināt, atcerēties par to, ka Frīdim šodien ir īpaša iespēja. Viņam ir, ņemot vērā to, ka viņš ir tāds varas vīrs, Frīdi tāds es, vai ne? Patīk turēt to varu rokās sevī, ja? Maldīt, tieši tā. Tad šodien viņam būs iespēja raidījuma beigās pateikt, kuri dalībnieki varbūt tomēr netiks, un kuri tomēr tiks, viņš varēs samainīt. Šeit uz krēsliem sastāstos, kādu uzvarētāju viņš varēs nolikt pie zaudētājiem un zaudētāju pie uzvarētājiem. Tas būs beigās. Vai viņš to darīs? Tas viss ir atkarīgs no Frīža. Un tagad laikam sadziedāšanai, bet pirms sadziedāšanai es atgādināšu visiem, ka šeit pēc šī vakara, proti pēc šīs dziedāšanas televīzijas priekšā
Mums ir karaoke vakars, kurā var nākt piedalīties jebkurš no jums, un tas būs bez kamerām, jebkurš kā frīds. Un ne tikai tie, kas atrodas šeit studijā, bet arī tie, kas pašlaik skatās mūs pa televizoru, mīlīši, pēc tiešraides nākiet uz šejienu vai sākiet nākt jau tagad. Un neņemiet mašīnas līdzi, tās jums nevajadzēs atpakaļ braucot. Paldies, Frīdi. Bet nu gan sākam jau ar pirmo pāri. Sanita Plastikova, 29 gadi, Rīgā ar aplausiem. Sanita, lūdzu. Sanitai patīk Intars Busulis un viņa strādā par pārdevēju. Sanita, saka man, kur ir tā mīļākā Intar Busula dziesma? Я тебя рисую. Varētu mums dziedāt arī? Я рисую, я тебя рисую, сидя у окна. Я тоскую по тебе, тоскую, если бы ты это только знать могла. Paldies, aplausus! Lieliski, un tev šodien pretī stāsies visiem labi zināmais Dainis Klinkāns, 46 gada Rīga. Dainis gan ir bezdarbnieks, bet čempionātā viņš piedalās, jo viņš uzskata, ka šādu sveci zem pūra nevajag turēt. Šādu talantu. Pēc tām nodulušajām biksēm spriežot, izskatās, ka viņš baigi strādā, nevis bezdarbnieks ir. Jo tā bikse var nodalināt tikai baigi strādājot. Deldējot krēslus. Jā, deldējot krēslus, tieši tā. Bet šie dalībnieki dziedās dziesmu Piezvani man. Ir zinām dziesma, protams, ka zinām. Lūdzu, DJs spiež play, žūrija ieslēdz dzirdes aparātiņus un klausamies. Ziniet, droši dziediet līdzi. Sen par mani draugi smejas, tu man tikai prātu jauc. Vēl tie es pie tevis ejot, tevi klausoties par daudz. Ja tev nepasacīs citi, gan tu pati manīsi, gan tu pati vēl manīsi. Arī pats to sen jau jūtu, tu man tiešām prātu jauc. Vienu dienu blakus būtu, tikai tev, ja būtu ļauts. Ja tev nepasacīs citi, gan tu pati manīsi, gan tu pati vēl manīsi. Piezvani man, ja tev skumji būs, piezvani man. Piezvani gan, tu jau zini, ka gaidu. Piezvani man, tad, kad neiemigt, piezvani man. Piezvani gan, vēl joprojām es gaidu. Draugiem taisnība un tomēr, lai tā notiek, kā man dots. Tu no manis tomēr aizej, tas man pelnītākais sots. Man līdz pastardienai cerēt, ka tu kādreiz zvanīsi, ka tu kādreiz vēl zvanīsi. Piezvani man, ja tev skumji būs, piezvani man. Piezvani gan, tu jau zini, ka gaidu. Piezvani man, tad, kad neiemigt, piezvani man. Piezvani gan, vēl joprojām es gaidu. Tad teji var palūkt nedaudz uzdejot, kad mazo lēno valstīti. Ļoti labi. Aplausīgs, drosmīgi. Ļoti labi. Cik skaisti. Tev skumji būs, piezvani man. Piezvani gan, tu jau zini, ka gaidu. Piezvani man, ja tev skumji būs, piezvani man. Piezvani gan, tu jau zini, ka gaidu. Piezvani man, tad, kad neiemigt,
Piezvani gan, vēl joprojām es gaidu. Piezvani man, tad, kad neiemigt, piezvani man. Piezvani gan, vēl joprojām es gaidu. Es gan atļaušos iestāties par vīdi. Nu redziet, mīļie TV skatītāji, ja jums ir kāds cilvēks, kuram jūs sen esat piezvanījuši, tagad piezvaniet, es domāju, pēc šīs dziesmas ir iedvesma, ir jāsaka. Pamanījāt, kā Mārtiņš, jā? Viņam ir duels, viens no viņiem tiek, tālāk finālā, pusfinālā otrs netiek. Tas saucās boks, un te tiesnieks ielīm pa vidu, brek, jā? Un tagad viņš stāsta, kā bija īstenībā. Es gaidīšu tavu ziņu, ka tu teiksi, kad kurš tad man jālaiž tālāk un kurš ir, kā tu saki. Jo, jūs jau ziniet, kā Sančo gāja 3. reizi, faktiski viņa atpakaļ šovā, ja tā ņem vai ne, bet tu manas cerības nepievieli. Dziediet jūs abi kolosāli, jūs dziediet kolosāli, bet veicīt improvizācijā viņi tev kabina iekšā. Tā kā viņi tur pavilk to improvizāciju, nevajadzētu tev skriet viņai pakaļ, tu tur baigi aizpildēji. Un tas gaidu, kas tas bija par gaidu pēdējais? Gaidu, nu kas tas bija tās? Varbūt laiks improvizācijai. Šito improvizāciju tev dziedi tu forši, bet Sančo vēl plus vēl arī improvizēja. Man tas baigi patīk. Beidzot, tu mans cerības nepievieli. Paldies tev, Frīdi. Ieva, tavs komentārs. Es laikam dziedu karaoke, tikai 2 dziesmas. Viena no tām ir valsts himna un otra būtu vējiņa, man liekas. Tāpēc, kāpēc? Jo man ir svarīgi zināt tekstu un nebūt piesaistītai ar acīm pie tā ekrāna. Un viens no jums jutās daudz brīvāk ar tekstu un varēja... Kurš tas bija, ja nav noslēpums? Meitene. Redz kā, Sanita, tu tiki pamanīta. Ir kāds tavs skatījums? Nav jau gluži freestyle battles, bet nu... Baigi plūsoši, nekāda repa nav. Kas tā nafīgi par dziesmu vispār? Jā, tieši tā man jau baigi grūti, zin kā, kaut ko baigi spriest par dziedāšanu, ne, bet, nu, bija pārsvars vienā pusē, ne jau gluži baigi acīm redzams, bet bija pārsvars tomēr. Es skaidri zinu, par ko es balsošu, vai man tad jau jāsaka, ja es... Nē, nesaka, to patādīs, noslēp. Bet pa lielam, jā, ir skaidrs, bet abi divi tiešām centās abiem diviem cepuru nost. Nu, tad es domāju, ka nav ko vairs slēpt. Ceļam augšā visi vērtējumus. Lūdzu, zaļš un... Ieva, zaļš. 3 zaļie. Aplausus. Sanita tiek tālāk droši. Tu vari ieņemt savu sēdvietu. Daini, piedod. Es ceru, ka tu ļoti nedusmojies, bet tev ir jāieņem vietiņa šeit. Bet, nu, es atgādinu jums, TV skatītājiem šeit klātsošie par to, kad vēl tas var mainīties. Frīdis var lemt par labu Dainim, un tomēr Sanitu sūtīt uz turieni, un otrādāk, tā kā to mēs vēl visu redzēsim. Jā, vēl atbrīvoties baigi nevajag vēl. Atbrīvosieties tad, kad sāksies afterpartijas. Bet, nu, es domāju, ka ir laiks turpinājumam. Turpinājumam mums būs veselas 2 Sanitas. Sanita numur 1, Sanita Lazdiņā ar aplausiem. Sanita mums ir no Rīgas, viņa ir 26 gadu un viņa ir pozitīva, izdarīga un atbildīga lietvede, kurai ļoti patīk dziedāt. Un kura te ir tev mīļākā karokas dziesma, kuru tu ejot, zini, ir noķert labas stadija un tu saproti, kad ir jādzied, un tu dziedi, un kura tā ir dziesma, kas vienmēr pirmā šaujas prātā? To, kurā es pagājušo reizi izgāzos, es viņu visu nedēļu dziedu. Es nezinu, kāpēc. Kas tev Es stāstu tuvojies sev. Kas tā? Tuvojies sev. Aha. Labi, tev pretī stāsies Santa Tiltiņa, 25 gadi, Jelgavā. Lūdzu, Santa. Santa ir klīnisko pētījumu asistente un ir draudzīga. Un viņa domā ārpus rāmjiem. Vai šodien tu arī būs ārpus rāmjiem? Es ceru, ka nē, jo pagājušais bija diezgan ārpus Bija nedaudz rāmjiem. bija pat raku, ja? Jā. Nu šodien jūs tā kopistiskāk tuvāk un dziesmiņu jūs ziniet, ja? Tā es tevi mīlēšu. Lūdzu, DJs, spiežam play. Jūs ziniet, droši dziediet līdzi. Uztam ritmiņu. Pasaki man vēlreiz, kā tu teici daudz, kam savs draudziņu, tas ar savu draudziņu. Ai, rūdzu lauki,
maisu. Iesim drusku lēnām, neiesim tikā, paliksim tepatā, neiesim nemaz, paliksim tumsā, viena zārdu naktī, vienu vārdu naktī, pasaki man jā, tumšā naktē ziedēja, zaļa zāle elpoja, lakstīgala klusēja vairs nespēdāma, tā es tevi mīlēšu, Kam nav draudziņā, tumšā naktē ziedēja, zaļa zāle elpoja, lakstīgala klusēja vairs nespēdāma, tā es tevi mīlēšu, Kam nav draudziņā, tas visu maisu. Aplausus, dāmas un kungi. Es jau redzēju, Dainis tālāk pagaidām nav ticis, bet viņam bija diezgan lustīgi pie šīs dziesmas. Bija manāms tāds prieciņš viņa sejā. Nu jau tāds divas jaukas lēdijas uzstājās. Lūdzu, Frīdi. Klausies, man arī tāds jautājums televīzijā. Kurš izvēlās šitās dziesmas? Kurš izvēlās tik vienkārši dziesmas? Kas te bija ko dziedāt vispār? Dalībnieki izvēlās. Ko te var novērtēt? Kurš var novērtēt Pūtu Veids vai Jājā Žūžu Lāču bērnus? Kurš tās dziesmas var izvērtēt? Nu, tas ir tik vienkārši gabals, ka nav neviena cilvēka, kas to nevar nodziedāt. Es nezinu, ko te vērtēt. Nezinu pēc kā. Frīdi, manas 5 dziesmas, ko es izvēlējos, neizvēlējās neviens cits, un man piedāvāja šo te dziesmu nodziedāt Man kopā ar iespējams arī. Santu. Arī, jā? Jā. Tāpēc es prasu televīzijā, kurš izvēlās tās dziesmas? Es to nezinu. To jau mēs Nē, es to pirms pats tikai sapulces dabūju izdarām. zināt piekdienas vakarā. Bet, nē, labi, es nezinu, ko tu vērtēt. Nu, tu padomā, un pēc tam jau tu varēsi celt savu zaļo vai sarkano ģirtu, lūdzu. Tavs sakāmais par šīm daļavām. Forši dziedāja, nezinu konceptuāli, kā Krekls gāja iekšā vienā no šiem dziesmām meitenes, kas tev stāv pa labi, bet vispār forši. Bija labs, jā? Bija ok, jā. Bija ok. Ieva? Tas bija tik līdzīgi, ka acīm redzot, man būs jāizdara izvēle nevis starp labo un labo dziedātāju, bet starp blondīnu un bruneti. O, tieši tā es arī domāju. Redz kā, jā. Frīdi, bet varbūt Vai kaut ko teici, ka tu grūtāk, padomās, vai varbūt kaut ko tagad to grūtāk, jo pateiksi. es saku, pie tik vieglām dziesmām, te nekas nebija te jādara. Nekas nebija jādara. Bet viņas varbūt Tas, kas viņam viss bija jādara, viņas smuki bija jāizskatās, un to viņas izdarīja. Viss Jā, vairāk neko nevajadzēja. pa lielam abas meitenes īstenībā labi dziedāja, paldies viņam, bet viena bišķiņa, man liekas, ka bišķiņa labāk tomēr noziedāja. Nedaudz To, ja mēs redzēsim labāk. tavos vērtējumus. Vienai bišķiņ gaišāk, man otrai Mēs bišķiņ vienkārši tumšāk, redzēsim, vai kas ne? tev labāk patīk, blondīns vai brunetis. Nē, Nē. Jā, tūlīt redzēsim. Reperiem visiem patīk blondīns, to daram. Bet ne visiem. Jau tu atkal velc uz savu lauciņu, jā? Ne visiem. Jā, Atkal velc uz savu lauciņu. liecies mierā, es nevēlu, ka es tur esmu. Viņi gribēja dzirdēt vienkārši komplimentu. Bet labi, tagad vērtējuma laiks. Lūdzu, ceļam augšā savus tāfelītes. Ai, Sanita ir pavasarīgāk Zaļš, apģērbusies. zaļš un sarkans. Zaļš, sarkans. Sanit. Viņa ir apģērbusies sievišķīgāk un Kas tā? pavasarīgāk. Pušām Ar to viņa arī tik dabūja. Es gan neesmu lietas kursā. Lūdzu, droši apsēžamies. Šoreiz tīri par apģērbu. Bet nu gan es atgādināšu klātesošiem, ka šeit pat aizmugurē mums tur stāv pats mākslinieks Andris Bulis ar Gints Buda vīriešu veļu mugurā, un jums ir iespēja doties pie viņa nobildēties, ievietot bildi Facebookā, pievienot hashtagu, un iespējams jūs būsiet viena no laimīgiem, kas laimēs lielo dāvanu kārtu no Mātiņa Gints. pasaka, ka variet būt droši, ka fotografēšanās laikā viņš neapliks jums roku ap pleciem apkārt. Piedod, es nedzirdēju? Fotografēšanās laikā viņš neapliks roku ap pleciem apkārt. Jā, tas gan jā, viņš tāds vēsais, mēs jau zinām Andri. Bet nu, pirms mēs saucam nākamos dalībniekus, dosimies pavisam mazā mazītiņā reklāmas pauzītē. Tiekamies jau pēc maza brīža.
labs vakars visiem TV skatītājiem, kas nepamet TV24 un turpināja skatīties. Un atkal šeit atgriežamies Karokas TV čempionātā. Tikko mums Sanita un Santa sniedza lielisku dziedājumu, kā Frīdis saka, ļoti vieglai dziesmai. Bet kāda būs nākamā dziesma, kāda būs nākamie dalībnieki, to mēs tieši tuliņās arī uzzināsim. Trešais pāris, trešais duelis, kas cīnīsies par iekļūšanu pusfinālā, Jeļena Ivanikina, lūdzu, 25 gadi, Rīga. Jeļena ir mīļa studente un popmūzikas cienītāja. Nu, kas tev no popmūzikas ir tā mīļākais dziedātājs? Man patīk krievu mūzika. Krievu mūzika, un kurš tad ir? Kurš tad no viņiem ir tas krievu māksliniekiem tāds labākais ziņģētājs? Nu, Jegor Krit, Ņuša. Ņuša, tas arī labs. Ko tu studē, Ļena, ko tu studē? Es studēju kursus. Kursus studē? Loģiski, Frīdi. Kursus. Aplaus Jeļenai, lūdzu. Labi fakultāte. Un nu, gan nākamais viņai stāsies pretī, ja jau ir gatavs, Jānis Voronovs, lūdzu, 39 gadi, Roja. Lūdzu, tavs mikrofons. Nu, tad tu beidzot atrad mītnes vietas, jau tev Ventspils vai Roja? Kur tad tu tagad? Ventspils pagaidām. Akal Ventspils, jā? Jā. Labi. Tu esi gatavs? Jā. Cīnīties, cīņai? Cīnītāji, gatavi? Noteikumi skaidri? DJs, dziesmu, žūrija, skaitam punktus. Un lūdzu, aiziet aplausos šim pārim. Dziesmu, ja es būtu vējš. Dons un Lilī. Lūdzu, aiziet. Ja es būtu vējš, varētu. No, ka tur, kur tu tagad esi tu. Ja es būtu vējš, es gribētu. Redzēt, ko gan tagad darītu. Ja es būtu vējš, es tevi glāstītu. Sitam ritmiņu. Un tu man to aizliek nespētu. Jā, nespētu, tieši tā. Es kā vējš te tevi aptvērtu. Aptvērt, aiziet. Un te asi smagi čukstētu. Čukstētu, aiziet. Ja es būtu vējš. Ja tu būtu Ja es vējš. būtu vējš. Ja es būtu vējš, es tevi mīlētu. Ja es būtu vējš. Ja tu būtu vējš. Ja es būtu vējš. Tieši tā. Ja es būtu vējš, es tevi mīlētu. Mīlēt, jā. Var teikt kaut kādu mazo tādu kājiņam kaut ko nedaudz. Tu esi dejotāji arī, ja ne dejotāji arī lūdzu aplausus un viņi arī dejos. Aiziet. Ja es būtu vējš, es tevī beidzot tuvāk piekļūtu. Jā. Tavu sirdi augstām dzirdētu, tavu smaržu līdz sev aiznestu. Augstu debesīs es lidotu, visus mākoņus prom aizdzītu, lai nekā šeit lieka nebūtu. Saulīte maigs vējš un, protams, tu. Jā, aiziet. Ja es būtu vējš, ja es būtu vējš, ja es būtu vējš, es tevi mīlētu. Ja es būtu vējš, ja es būtu vējš, ja es būtu vējš, es tevi mīlētu. Aiziet, deji solīti, tu esi dejotāji, nekautrējies. Mēs visi zinām, ka tu proti dejot. Jā, šķiltu viss aiziet uzmanīgi. Un detektors var ieslēgties. Ja es būtu vējš, ja es būtu vējš, ja es būtu vējš, es tevi mīlētu. Ja es būtu vējš, ja es būtu
Ja es būtu vējš, es tevi mīlētu. Nesmu es vējš un nebūšu. Kad tevis nav, es sapņi neticu. Jelena netic. Es tāpēc vēl nedaudz apskaužu. Kas citu vējš un citu tu. Aplausus, dāmas un kungi, aplausus Jānim un Jeļenai. Tas jau bija gluži kā Doms un Lilija savā laikā bija tāda talantu fabrika, vai kā nu viņi tur saucās savā laikā. Klausies, ko šitā kustība palika? Nebija tik aktīvu dziesmu. Tā slēpotāja kustība? Ne, šitā te. Tā jau ir slēpotāja. Jo Normūs saka, Šonoks teica, ka viņš patentēs šito kustību. Viņš jau griezās pie manis. Jā, labi. Bet to jau bija runāts. Jā, Es tev apsveicu ar to, ka tu esi tikusi tik tālu, jo tas īstenībā ir diezgan tālu. Šitā vieta ir diezgan tālu. Tā kā super par to. Ieva, tavs sakāmais? Nu, man liekas, Jānis pilnībā nobāl Jeļenas ritma izjūtas un kustību mākslas priekšā. Un principā, ja es izvēlētos Jāni, tad tikai tāpēc, ka iespējams mēs Rojā esam kopā dzēruši Svētnieku svētkos. Jā, tā var. Jā? Kā ir bija? Skats, kas atklājās. Kas atklājās? Nu labi, te es laikam došu vārdu Ģirtam, lūdzu. Jā, Jeļena centās, tas ir forši. Es arī reiz gribu censties un dziedāt, bet zinu, lai kāds censtos, nesanāk. Un Jeļena arī mēģināja, bet tomēr tik forši, ka laikam viņas oponentam tomēr nesanās, bet galvenais censties piedalīties un turpināt to lietu darīt, vai ne? Jā. Tieši tā. Labi, tagad skatītāji šeit klātesošie. Es gribētu dzirdēt jūsu balsojumu. Kā jums patika Jeļena? Ar aplausiem. Ok, un Jānis. Nu jā, tas ir rojas dēļ, laikam, vai ne? Žūrija, un kā jums patika? Zaļš vai sarkans? Man šitā patika. Jānis vai Jeļena, lūdzu. Zaļš. Nu, tikai Svētnieku svētku dēļ. Zaļš, 3 zaļie. Jāni, lūdzu, tavs Un atkal mums izveidojās stūrīts, jā, sarkano stūrīts un zaļo stūrīts. Līdzīgi kā pagājušreiz. Pagājušreiz bija viss sarkani, gandrīz bija viss sarkanie, Frīd, vai ne? Jā. Jā, bet jāsaka, liels paldies arī mūsu vienam no galvenajiem atbalstītājiem Gins Buda Rīga par šo lielisko iespēju, par iespēju to, ka jebkurš no jums var piedalīties viņa rīkotajos konkursos un saņemt dāvankārt 100 eiro vērtībā no pirmā vīriešu veļas veikala Latvijā. Bet nu ko, nākamajam laiks ir nākamajam pārim. Rihards Vilcāns, 24 gadi Rīga. Rihards ir tirdzniecības menedžers un asistents, cilvēks ar saviem uzskatiem, īpatnībām un, protams, arī talantīgs volejbolists. Pareizi? Tieši tā. Kā tad tu savieno to sportu ar mūziku? Piektdien vakarā esmu šeit, vismaz pēdējo laiku. Un sestdienas, svētdienās tad jau tiekamies laukumos. Nav iekritus neviena spēle piektdienas dienā taisnīt, kad ir jādzied šeit? Man šodien ir play-offi un es esmu šeit. Un tu esi šeit. Es domāju, aplausus Rihardam. Es zinu, kā ir izvēlēties sportu un kaut ko citu un izvēlēties kaut ko citu smagi. Pretī viņam stāsies Ainārs Uzulnieks, 37 gadi, aizkrauklē. Ainārs no aizkrauklas un ir būvstrādnieks. Un mūzika tev patīk, un mūzika tev ir dienā ik uz soļu līdzi. Tieši tā, jā. Tu tā visu laiku dungo, un tu esi iekšā mūzikā. Jā, tieši tā. Es kaut kā neredzu aizkrauklas karodziņas. Kur karodziņi, kur plakāti? Pa ceļam pagājušajā uz mājām braucot, iemainījāt bārā pret kaut ko, jā? Labi. Bet no DJs spiež play, un lai iet tā dziesma, Ziņģe par bailēm. Lūdzu, aplausus! Dienas kā asīs sodrēji, naktīs pīkja katlī. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds araujas pikucī,
un zobi braši klāp. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, pie krūtīm sīt. Situ durvis galdā, situ dur pie krūtīm, jā. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spocīgi, mocīgi lūr. Situ durvis galdā, situ dur pie krūtīm. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spocīgi, mocīgi lūr. Laiks aizkrauklai. Ņemu pats sevi rokās, spiežu pats sevi smieklos. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, kā aizstarti asti smiedz. Dienas kā siltas trompetes, naktis pilnmēnes bungas. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, kā aizstarti asti smiedz. Situ durvis galdā, situ duri pie krūtīm. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spocīgi, mocīgi lūd. Hei, au, situ durvis galdā, au, situ duri pie krūtīm. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spocīgi, mocīgi lūd. Au, ap, ap, aru, au, au, aru, ap, ap, aru, au, au, aru, ap, ap, aru, au. Oh, aru, ei, au, aru, 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 ap, ap, aru, au. Oh, aru, ap, ap, aru, au, ei, au. Oh, ap, ap, aru, au. Oh, aru, ei, au, aru, 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 ei. Ei, aru, ap, ap, aru, au. Ei, au. Oh, ap, ap, aru, au. Oh, aru, ei, au, Nu, ko lai saka? Paturiet to mikrofons pie sevis, skatīsimies, ko teiks žūrija. Lūdzu, Frīdi, tu jau pirmais. Sākums bija tāds, ka tas citiņš tomēr nebija tā, kā viņam vajadzēja, bet tu esi baigi satraucies. Kas ir? Tu satraucies par to, kā čaļi tagad spēlē bez tevis volejbolā, vai tu satraucies par to, kas tagad dziesmā? Frīdi, bet tie ir play-off, mēs taču saprotam. Es saprotu, vecīt, un tāpēc es to baigi novērtēju. Un līdz ar to es tagad atkal nezinu, ko darīt. Ir vai ne? Jo tas ir nopietnas pasākums, uz ko viņš šodien neaizgāja, bet šis ir vēl nopietnāks, uz ko viņš ir atnācis. Atkal jādomā, atkal galva sāpēs no rīta. Ieva, tu ierunājies, tu saki tālāk. Nē, nu tā ir, es skatos, viens nav pietiekoši tumšmats, viens nav pietiekoši blonds, es nezinu, ko lai es daru. Ja neskatāmies uz mātu krāsu... Es spriedīšu pēc krekļiem. Pēc krekļiem? Skaidrs, meitenēm patīk sarkanas mašīnas, to es esmu pamanījis. Un par Bet ja runājam tomēr tomēr par dziedāšanu, kā tu patika? Saka, ka sarkanā krāsa baigi aktivizē. Es domāju, vienkārši tas sarkanais krekls ir radījis tādu drājumu šim džentelmenim. Cepuri nost, ja man... Ģirtam cepuri nost. Ģirts vienīgais, kurš cepuri. Bet nu labi, Ģirts, ja reiz par tevi runājam, tad tavs komentārs. Jā, īpašu uzslavu, man liekas, kad šī te karaokas videoklipa autoram, es nezinu, kurš tas ir. Jā, tas ir ģeniāli, absolūti. Es vienkārši ķēru kaifu. Vai tas ir ļoti sen, vai viņš ar savu prizmu skatās uz pasauli, bet labi. Ne par to ir stāsts. Man liekas, kā abi džeki diezgan labi dejoja. Dejoja? Bija viegls dejs. Abi džeki diezgan labi dejoja. Bet labi, ka Jeļena nebija klāt, jo tad viņi abi zaudētu. Jā. Rihards, jā. Pareizi. Rihards diezgan, man liekas, kad uzsāk tā, ka man likās forši, bet kad nāca Ainārs tajā lietā iekšā, tad viņš tā kā Rihardu tā, stulp tā teikt, novāca. Noslaucīja. Negribās tā teikt, visa cieņa tev, Rihard, tu diezgan labi dziedāji, es domāju, forši, bet kad ienāca tomēr tavs oponents, tad viņš tāds,
varēja just, ka viņam laikam bišķiņi roķīgas dziesmas, laikam padodās un vispār patīk tas visu. Un tā kā cepurnos, man liekas, šis bija vispār pats tāds, šajā vakarā pats tāds spilgtākais, kas pagaidām redzēts. Paldies! Paldies! Tas ir noteikti tā pateicoties un kreklam, vai ne? Jā, nu, protams. Labi, tad jau laiks vērtējumiem. Lūdzu, ne, pirms jūsu vērtējumiem, es gribētu dzirdēt zāles vērtējumus. Zaļais. Un sarkanais. Jā, kaut kas bija dzirdams. Drīkstam mēs arī kaut ko? No, tagad jūsu vērtējums. Paldies, Mārtiņ. Tu gan esi labs šovakar. Bez kliekšanas, bet tikai ar tiem nūjiņām. Es vienmēr esmu labais. Sarkans. Sarkan. Šis bija labs ielu, ļoti labs. 3 sarkanie. Sarkanais dodās pie sarkaniem, bet zaļais dodās pie zaļajiem. Mārtiņ, Aināram jau pagājušreiz īstenībā bija jābūt šī vietā, bet viņš ir viens no tiem, starp citu, kas varētu pretendēt uz galvenajām balvām. Uztiniet uz ūsas to. Nu, ja reiz Frīds šeit sāks sacīt, komentēt, tad es vēlos jums atgādināt, TV skatītāji, ka Frīdim šodien raidījuma beigās būs tā iespēja pārmainīt šos sastāvus sarkano bariņu un zaļo bariņu. Viņam iespēja būs samainīt cilvēkus. Skaits, tas ir atkarīgs viss no Ainārs Frīža. varbūt pilnīgi droši, viņš netiks mainīts. Nemainīs, ja? Ainār, nē. Ok, redz, paldies, aplausus. Tev jau ir plusiņš jau noķerts kaut kur. Bet nu gan ar aplausiem sagaidām nākamo dalībnieci Zani Gravu. Lūdzu! Zani Grava ir no Jelgavas. Viņa ir sporta skolotāja, aktīva meitene un dūla visnotaļ, un arī turismu gidi. Pareizi? Jā. Pa kuriem tu gidējies? Atsauc mums atmiņā. Jelgava. Pa Jelgavu. Jelgavas To Jelgavu zini no A līdz Z, katru aliņu, paksīti, kociņu. Visu. Nu, varbūt vasarā jādodas uz Jelgavu Jelgavai ekskursijām. 750 paliek 30. maijā, aicinu uz visādām ekskursijām. Tas ir tieši kā reiz pēc čempionāta. Atgriezties atpakaļ, nākamais weekends. Tas ir faktiski, jā, atgriežoties atpakaļ, mums kā reiz nedēļu vajadzēs aklimatizācijai, vai ne? Un tad pat taisno uz Jelgavu. Bet atgriežoties pie lietas, mēs nedrīkstam novirzīties no kursa. Tev šodien pretī stāsies cilvēks, kurš, diemžēl, ir atteicies. Ko nu? Vai ļoti labi? Varbūt ļoti labi. Tas nozīmē, ka tev ir jārāda viss, ko vien tu spēj. Tu esi gatava? Jā. Kāda tev dziesma? Puķu nakts. Puķu nakts. Ar aplausiem DJs spiežam play, dziesma Puķu nakts. Bet, lai tu neuztrauktos, es atgādinu, ka tu jau automātiski esi tikus nākamajā kārtā. Lūdzu, jo pretinieks nav ieradies. Var viegli nodziedāt, kā tik sirdīgi tīķi. To labāko. Visi dziesma ir tava. Zinām, dziedam līdzi, sitam ritmi. Līna jaunībā. Vakarā, nāc par puķi vakarā. Sarkanā, sarkanā, tu man būsi puķe sarkanā. Tā, kas dēng, tā, kas sāp, tā, kas klīs. Asinīs, tā, kas kliedz, kad ir nakts. Kad ir nakts, kad ir nakts. Kad ir tāda, kad ir puķu nakts. Vienīgā, tu starp puķiem tāda puķe vienīgā. Sarkanā, sarkanā, tu man mūžam tarš sarkanā. Tā, kas dēng, tā, kas sāp, tā, kas klīst. Asinīs, tā, kas kliedz, kad ir nakts. Kad ir nakts, kad ir nakts. Kad ir tāda, kad ir puķu nakts. Puķe vakarā, puķe tumši sarkanā. Mums vēl priekšā nakts, melna, melna, melna nakts. Tā nakts pilsētā, pilsētā. Tu mūsu Jelgavā. Mūžīgā, tu man puķe tumši sarkanā. Tā, kas dēng, tā, kas sāp, tā, kas klīst. Asinīs, tā, kas kliedz, kad ir nakts. Kad ir nakts, kad ir nakts.
puķu nakts. Puķi vakarā, puķe tumši sarkanā. Piestam ritmiņu. Mums vēl priekšā nakts, melna, melna, melna nakts, tā nakts. Mazo deļu. Trasās jau otru tā dueļu biedru, vai ne? Reku nāks uzdevies, cik jau. Tikai nepalaid garām savu dziedāšanu. Aiziet! Ļoti labi aplausus! Mana baltā, mana pēdējā sarkanā, sarkanā. Tu man paliec tumši, tumši sarkanā. Tā, kas den, tā, kas stāv, tā, kas klīst. Asinīs, tā, kas kliedz, kad ir nakts. Kad ir nakts, kad ir nakts. Kad ir tāda, kad ir puķu nakts. Kad ir nakts, kad ir nakts. Kad ir tāda, kad ir puķu nakts. Aplausus, vēlreiz aplausus Zanei. Bet, prasījāt blakus kādu, bija jau pierasts, vai ne? Zane, par ko tu strādāji? Es esmu gan sporta skolotāja, gan turisma gids. Jā, bet kaut kā baigi nedroši visu tā lieta. Tu sportā arī tik nedroši. Nē, man Tev tā balss. nebija ko satraukties. Tu esi jau faktiski jau tik uz tālāk. balss ir galīgi Man pēc tam vēl bija tāds sajūta, ka tu gaidi kaut dziesmu ātrāk beigtos. Vai ne? Man sāp kakls. Kakls sāp. Kurā vietā? Iekšā. Nevar Tu jau redzēt. varēji pajautāt, man bija pūšamie kaklam visādi. Bet labi. Nē, te nav ko balsot, te pie zaļajiem sēdies un viss. Nē, es gan vēlētos... Nē, jūs varētu par Ievas kaut ko komentāru. pakomentēt, bišķi, tā, kaut ko piečakarēties cilvēkam, tev var brusiņi. Tu pakomentēt vai ko? Labi Vai divi. piečakarēties? Lūdzu. Lai komentē, oponents vienkārši saprata, kā saka krieviski, ka tas kim imēja dela, un tāpēc arī neatnāca, un tas arī viss. Es arī teiktu, ka faktiski, jā. Zaļais ceļš. Zaļais ceļš. Zaļš ceļš, bet... Tā nebija Jā. tā pilsēta, ir no Jelgavas. Dodies pie zaļajiem. Ieva, tad tavs komentārs par dziedāšanu, kā patikās? Vai arī kaut kur Ko es varu komentēt par dziedāšanu, kad viņi ir tikai viena un solo? Mazliet piedomāt pie skatuves tērpa un lieta darīta Jelgavā visās zaļumbālēs. Ko? Tad jau automātiski tu tiec tālāk. Lūdzu, aplausus. Bet nākamie, 6. pāris šodien. Arvīds Cēlers. Lūdzu, ar aplausiem sagaidām Arvīdu Cēleru. Viņš ir pensionāts. Viņš ir žirgts. Gadi neliek savu manīt. Arvīdam patīk kārtīgas dziesmas. Viņam patīk ņiprie gabali. Elvis un vispārējie, vai ne? Kas te jauns dzīvē? Kas tur jauns? Tas pats vecais. Cik tu dziesmas par šito nedēļu uzrakstīji jaunas? Jā, es... Ja kad jauna dziesma klausies, Arvīd? Man sintezators pie gultas stāv blakam jau kad pusgadu nav tūmā piegājis. Vispār putekļus nosaukt pa brīdiem. Slinkums baigais, slinkums. Ārprāt. Bet cik ļoti tu gribētu uzvarēt? Un doties uz to... Kā uzvarēt, kā nomaušs tā būs. Ko tu kā uzvarēt? Ko tu tur var spriest? Dziedāšana tas ir tāds baigi nopietns joks, tur nevar tā ākstīt. Jā, tenor opera, jā. Pareizi. Sorry. Skaties. Bet tu zini, kas tev būs pretī šodien, jā? Te jūs man ir iedevuši ar zvaigzni priekšā pretī man tī. Bet tā būs atkal... Viņš iesmērēja man, jā, zvaigzni. Iesmērēja. Tu esi gatavs to zvaigzni... Tu sauc priekšā. Madara Dzinter puša. Es tak zinu, jā. Jā, tu sauc viņu priekšā. Lūdzu. Kā tu zini, jā? Madara Dzintra puša! Lūdzu, Madara Dzintra puša! Zarēnu! Lūdzu, stājieties. Kā tev, Madara? Rociņas trīc, kājas netrīc. Pirms lielās cīņas, tu jau zini, ka viņš ir leģendārs, kā saka, dziedātājs. Es teiktu leģenda. Ar ko tu nodarbojies, tev pastāstīt? Es šobrīd taisu savu maģistra darbu. Maģistra darbu, par ko? Tā būs video projekcijas, instalācija. Tev patīk? Tas būs jaunais video priekš karaokes? Nē, tas būs kaut kāds video apčakās Tas kārtējo kaut ko reizi. jaunu, lūdzu, jo tie tik veci video. Ja viņi tu tajā lietā baigi atpalikusi, ir tik daudz jaunumu,
Es to neesmu redzējis pie sevis. Ienāc biežāk. Bet tur tā maziņā Es tev tik daudz Linda jaunumus parādīšu. Jā, labi, es pieņemu ielūgumu. Es kādreiz diskusiju izvērsi. Pilnīgi. Varenu. Arvi, tu ierodies un uzreiz vienmēr tās diskusijas sākās. Ko tad? Tev jau patīk tā, vai Mēs ne? tak savu tautu, ka mums jādiskustē visu laiku kopā, jābūt draudzīgiem, mīlīgiem, jāapņem viens otru, kuram slikti iet. Man ir vieta labi, bet Arvīd, par cik tu tik daudz man esi aizrunājis, tagad dosimies pavisam nelielā reklāmas pauzē un turpinam skatīties Rīga TV 24. Tas te man ir partneris spēcīgs. Esiet sveicināti TV 24 skatītāji. Vecās kājas drusku krīt. Atgriežamies šeit pat atpakaļ studijā Laumiņielā 32, kur risinās Karokas TV čempionāts ceturdaļfināla beidzamā kārta. Un tad šodien noskaidrosim, kuri būs tie beidzamie, kas pēdējā brīdī, bet ieliks vēl vilcienā uz pusfinālu. Pirmais jau nebis pirmais, bet jau sastais, šodien jau sastais pāris jau ir priekšā. Arvīts, Madara, jūs esat gatavi? DJs ir gatavs, spiežam play, un dziesma ir Viss nāk un aiziet tālumā. Lūdzu, ar aplausiem! Un atkal silā vakarā dzied birzē lakstīgalā. Viss nāk un aiziet tālumā, un sākas viss no galā. Jau atkal mizārja vainā, kad sirdī griež un bolto, zem bērza zara līganā, klāj sūnās kāzu gultu. Viss nāk un aiziet tālumā, viss nāk un aiziet tālumā, visai nav ejiet tālumā. Un sākas viss no galā. Viss nāk un aiziet tālumā, viss nāk un aiziet tālumā, viss nāk un aiziet tālumā. Un sākas viss no galā. Bet cauri zaļiem biezokņiem skan soļu klusie švīksti, un atkal kādam šūpulim kāds meklē bērza līksti. Bet tad, kad sārtas lapas slīd, lai nebūtībā zustu, visbeidzot sirmi vīri nāk, cirst baltu bērza krustu. Viss nāk un aiziet tālumā. Viss nāk un aiziet tālumā. Viss nāk un aiziet tālumā. Sākas viss no galā. Viss nāk un aiziet tālumā. Viss nāk un aiziet tālumā. Viss nāk un aiziet tālumā. Un sākas viss no galā. Laiks dejai. Salsiņu varētu iekustināt, ne? Man pāri prieks un pēdas slīd, kā raiba rudens lapa, kad atnāk ļaudis pavadīt no šūpuļa līdz skapam. Un tāpēc bērza līkajā tik daudz ir dzīļu rēt,
mīlētu, lai savu dzimto auguru līdz saknēm iemīlētu. Viss nāk un aiziet tālumā. 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 Un sākas viss no galā. Viss nāk un aiziet tālumā. Viss nāk un aiziet tālumā. Viss nāk un aiziet tālumā. Sākas viss no galā. Viss nāk un aiziet tālumā. Viss nāk un aiziet tālumā. Viss nāk un aiziet tālumā. Sākas viss no galā. Viss nāk un aiziet tālumā. Viss nāk un aiziet tālumā. Viss nāk un aiziet tālumā. Sākas viss no galā. Aplausus šim jaukajam pārim. Es gan atļaušos iestāties jums par vidu. Jā! Tieši tā. Nu, jūs abi tiešām nodevāt, katrs jau citādāk, bet tika dots. Klausies, tu tāda normāla meitene Zolīta, vai ne? Droši vien tu tāda inteliģentā ģimenē augus, un šitās vecais vīrs tev pavelk uz blēņām, un tu dabīgs blēņas turpini darīt ar viņu kopā, vai ne? Sākumā tā smuki tāda dziedē, tā kā dziedē, Arvīds viņš taču visu mūžu ālējās, vai ne? Viņš taču daudzās visu dzīvi. Nē, tev viņam jāskaita pakaļ. Es arī ālēšos, bet vispār bija baigi labi. Zini, kur bija baigi labi? Baigi labi bija tā vieta, kur tu paņēmi pa augstu sākumā, un tad tu saproti, ka ir pa augstu, tu sāki spiegt, un tad tu nobrauc lejā, un tad tu smuki aizgāji savā balstiņā. Super, tas bija, es tev teikšu, profesionāli un ideāli. Nu, Arvīds kā Arvīds, vai ne? Arvīds tas jau ir, tā ir jau, nu, Arvīds ir leģenda. Tas ir, ko tur jau. Nu, Ieva, tavs sakāmais. Ne par krēkliem, ar abiem māksliniekiem. Viņa pat kačais. Nu, Madarai ir 9 millimetri, nevis 1 centimetrs līdz profesionalitātei. Vispār. Bet Arvīds zina, ko nozīmē, kad aiziet tālumā. Un kad atgriežās, un kad pēkšņi sākās viss no jauna. Un to var just. Mikrofonā, Arvīd, mikrofonā. Nu, jā, es Piekrīt. Paldies, Ieva. Iet. Visiem šeit sarakstā ir norādīts vecums, Arvīdam nav. Viņam nevienā reizē viņam vecums. Viņa gadus nevar saskaitīt. Jo. Viņš te kaut ko baigi, vai nu viņš kaut ko tur... Viņam aiziet tālumā, atkal sākās viss no galā. Bet viņš arī pirms tam labi pateica, ka, nu, laikam ar meitenēm viņš ir izālējies, jo blakus viņam sintezators gultī. Blakus ir tā kā meitenes ir sintezators meitenēm vietā. Bet, jā, nu, ļoti konkurētspējīgs pāris. Tā varētu teikt, vai ne? Vienam ir savas priekšrocības liels, otram atkal ir lielā pieredze un tāds, nu, kā saka, labā nozīmē apbrīnojams ņiprums priekš savu vecumu, vai ne? Kā teica arī, kad patīk kālēties, to var just. Nu, jā, kā saka, vecs cilvēks, kas negrib novecot pret profesionālu dziedāšanu, te ir jāizvērtē. Es domāju, ja par priekšrocībām tu uzskati krūtis, tad ja Arvīds kārtīgi ievilks vēderu, tad tas pats sanāks. Arī. O, redzēji, skat. Arvīds ievilks vēderu. Jā, bet paliek. Dziedāšana abiem diviem bija forša, jā. Tā kā man ir savs kaut kāds, es esmu it kā gandrīz vai izvēlējies, tā kā, nu, tagad tev ir iespēja celt augšā noiņu. Kā saka, vērtējumu tāfelīti. Lūdzu. Visi. Tenis lāvstīņi. Es iziešu tā kā no oficiāli paredzētiem noteikumiem, es šitā te paprovēšu, ok? Var? Tā nevar. Tā nevar? Nu, ja Frīds saka, nevar. Tad zini, kā daram, tad man abas ir šitie, te viena ir vienā rokā, otru tev ir jāvelk vienkārši ārā. Es velku ārā, jā? Kur tu velc? Kreiso roku. Tā šo te, jā? Ātri samaini tagad. Zaļā. Ieva? Nu, tas tik... Viss ir atkarīgs no tevis. Vai zaļš, vai sarkans. Vai tas ir Arvīds, vai Madara. Viss ir atkarīgs no tevis. Dāmas un kungi, ar ovācijām! Ievas vērtējums ir zaļš! Zaļais, tad Arvīds zaļš! 2 par Arvīdu. 1 par Madaru.
Sāk parādīties intriga. Es jums teikšu tā, sāk parādīties intriga. Sāk parādīt, Arvīts droši ieņemas sākvietu pie zaļiem. Cik jauki šīs roku skulpstīšanas un viss pārējais. Bet, turpinājumā nākamie dalībnieki 7. šīs dienas pāris, dāmas un kungi. Arī nedaudz sarkans kaut kas ir mugurā. Baiba Zariņa, 30 gadi, no nākotnes. Tā ir Baiba Zariņa no nākotnes. Viņa ir aktīva, mākslinieciska un patīk rock mūzika, kā arī viņai ļoti patīk klausīties Nirvanu, Pink un Madonu. Kas tā labāk tad? Nirvana, Pinks vai Madonna? Nirvana. Tā ir riktīgā. Pat arī gribētu būt kā Nirvana. Mēģinu sasniegt. Mēģinu. Nirvana. Vēl pāris pakāpieni ir, bet, šodien tev ir iespēja to parādīt. Pretī stāsies, dāmas un kungi, zaļais cilvēks Edgars Kreilis, 23 gadi, Jelgavā. Aplausus Edgaram. Edgars aizdraujas ar mūziku. Mainamies vietā, mums jāmainās. Katram ir sava vietiņa. Un mārketingu, un Edgaram nekad nav garlaicīgi, un ar viņu arī nekad nav garlaicīgi. Kāds ir tev noslēpuma atslēga? Kāpēc ar tevi nav garlaicīgi? Kā tā centies uzjautināt visu? Gasaugs ļoti bieži mainās. Mainās, bet te tomēr ir garlaicīgi ar tevi? Tā, nav garlaicīgi, tas nav iespējams. Bet labi, es ceru, ka šodien šovs no jums būs kārtīgs. Kaut kas nedaudz no Nirvanas un no garlaicības. Tad dziesma par laimi, tad laimīgi DJs spiež play. Jūs esat gatavi cīņai? Lūdzu, uzmetiet aktu čiki papiriku, kurš sāk sākumu. Zinām, dziedam līdzi, sitam ritmiņu, aiziet! Nav vairs nekā, es domāju tā. Man paliek vēl dziesma, ko nodziedāt tev. Par laimi, ko liet, par ceļu, ko iet. Kā vilcieni projām pa metāla sliedēm, uz tālajām pietūrām Ziemeļpolā, kur brīvība dzīvo, bet vairāk nekā. Ik reizi, kad tālumā brīnumu jūt, es vēlos vēl tuvāk tev būt. Nekā, ka nav vairs nekā, es vēlos tev nociedāt. Dziesmu par laimi, kas nāk, kas negaidot nāk, un paņem aiz rokas mūs. Dziesma par laimi, kas būs. Nav vairs nekā, es domāju tā. Man paliek vēl debesis skrējošais vējš. Saulē, kas riet tālie ceļi, ko iet. Par 7 kalniem un 9 jūrām, uz siltajām zemēm, kā gaiputni jau. Tur viss ir kā sapnī, bet tevis tur nav. Ik reizi, kad tālumā brīnumu jūt, es vēlos vēl tuvāk tev būt. Aiziet! Kad nav vairs nekā, es vēlos tev nodziedāt. Dziesmu par laimi, kas nāk, kas negaidot nāk, un paņem aiz rokas mūs. Dziesma par laimi, kas būs. Dziesmu par laimi, kas nāk, kas negaidot tā, un paņem aiz rokas mūs. Nav vairs nekā, es vēlos tev nodziedāt. Dziesmu par laimi, kas nāk, kas negaidot nāk, un paņem aiz rokas mūs. Dziesma par laimi, dziesma par laimi, kas būs. Atstāj vien to mikrofonu pie sevis. Paspiežiet viens otram roku, lai es redzu, ka jūs paliekat par draugiem. Kāds draudzīgs apkampiens šeit pie mums studijā. Skatītāji, balsojam. Kā tad ar aplausiem?
Par sarkano. Saprat. Paldies. Un par zaļo. Es teiktu 50-50, bet, tagad noteicošie būs laikam žūrī. Bet šoreiz mēs sāksim ar Girtu. Nelielas pārmaiņas. Brīdis, ceru, ka nedusmo. Edgars sāka pārliecinoši forši, bet vienā brīdī, viņam laikam nebija tik daudz jādzied. Viņš tā kā sāka skumtus skatus tā. Ļa, es priešol. Teic, ka tu neesi garlaicīgs. Šodien tāds garstāvoklis. Garlaicīgais garstāvoklis, jā? Viņš kaut kā brīžiem likās, ka viņš domāja pēc tam, kad tā dziesma beigsies beidzot. Okay. Labi, jā, bet nodziedāja viņš ļoti labi un savukārt Baiba, kuras pilsētā tāds zīmīgs uzraksts, reiz to uzrakstu atcerējos. Nākotnes uzraksts lielais priekšā, jā. Arī no sākuma nebija tik pārliecinoši, bet tieši otrādāk viņus beigām kaut kā, man liekas, atvērās un atdzīvojās. Kurtam Kobeinam raksturīgais džempers varbūt palīdzēja, vai kaut kas tāds, nezinu, bet katrā gadījumā tās kārtas kaut kā samainījās, man liekas, laikam ejot. Redz, kārtīgi pokera spēle. Tā lai bija līdzīgi. Tev ir tā, Ieva, kā tev? Man liekas, ka Baiba varētu vairāk mīlēt Zemfīru, spriežot pēc viņas izpildīšanas manieres. Tu varētu aizdot Edgaram mazliet sava vīrišķīguma, un Edgars varētu tev aizdot mazliet sava sievišķīguma. Kopumā tā bija... Sorry. Kopumā tā bija sūra, grūta dziesma par sūru, grūtu latviešu laimi. Un viņa nebija tik izklaidējoša, kā varēja gaidīt pēc tavu pieteikumu, Edgar. Nē, es domāju, viņš jautāja, kāds esmu ikdienā. Šī nebija ikdiena? Šī taču ir ikdiena. Nē, tas ir tas, ko es... Jā, un klausies, tā, kad tu dziedi neliec rokas kabatā, tu aizēji meistarklasē pie Ozola žestiem. Bet kāpēc ne? Viņš biljardus spēlē tikmēr. Kāpēc viņš nevar rokas kabatā turēt? Ka tev nav kabās, tas nenozīmē, ka citi nevar. Tāpēc, ka man ir garlaicīgi tā skatīties. Mēģini savu fantāziju attīstīt. Nē? Frīdi, es priekšos atturēties. Labi. Tās komentārs par šiem dziedātājiem. Abiem bija šķīvi. Skaidrs. Jā, bet Edgaram bija bišķi mazāk šķīvi. Es atceros, kā viņš pagājušreiz nodzied. Ar ko tur ar Nāru bija kopā pagājušreiz, jā? Jā, pagājušreiz tu vienkārši man pauru noraunos ar savu dziedāšanu. Tas bija vienkārši kaut kas super, bet šitas laikam nebija gabals tīs priekš tevis, bet jā, ok. Bet man ir savs vērtējums, jā. Ir. Bez šķība. Tad es domāju, kad ir laiks celt vērtējumu. Brīdi, lūdzu. Zaļš, Ieva. Ģirt. Ne, visu reizē, ceļu visu reizē, nav ko skatīties vienam uz otru. Un sarkans zaļš. 2 zaļie un 1 sarkans. Apsveicu, Edgars. Lūdzu, tavu vieta. Bet tagad, dāmas un kungi, vēl kas iepriekš nebijis. Tagad laiks Frīdim šeit stāties. Frīd, nāc, lūdzu, nostājies. Frīds nostāsies pa vidu ar sejām pret jums. Šī brīdī es esmu satraucies. Tagad Frīds ir satraucies, nāciet tuvāk. Es esmu pamatīgi satraucies, jo te vienā brīdī notika tā, kā es nebiju gaidījis. Notika tā, kā es nebiju gaidījis, bet ir pilnīgi skaidrs, Madara, ej uz turieni. Madara, dodas uz turieni. Celies kājās un ej uz turieni. Aplausos. Bet tas vēl nav viss. Zanei bija šoreiz mazliet vieglāk, jo viņa bija viena pati. Bet tas tomēr, viņa nebija ar ko cīnīties. Viņa nebija konkurence. Ja? Un līdz ar to, kad es domāju, ka te ir jāuztais vēl viena rokāde. Bet es domāju, ka rokādu uztaisīsim, lai Jelgava nebūtu apvainojusies, tad vienu jelgavnieci samainīsim pret citu jelgavnieci. Tātad Zane uz to pusi un Santa uz turieni. Aplausus! Kāda negaidīta maiņa notikusi. Frīds mums te, kā saka, pārsteidz. Ir vēl kas, vai tas ir viss? Man viss. Tev ir viss? Es esmu satraucies, es eju ieraut kaut ko ūdeni kādu. Droši, bet nu gan ir laiks, diemžēl, tiem, kā saka, neticējiem
neticējami aplausus, svētrains aplausus tiem, kas diemžēl netika. Un jums balvas no On Air, mūsu kafejnīcas. Visi ceļamies gan kājās. Un es lēnām tā dodos uz šejieni. Nedaudz paņemšu šo to, kur mums ir. Tā. Skat. Un ar aplausiem atļaušos mūsu šīs dienas žūrijai Ievai, Buču un Ziedi no Ziedu salona Erantas Ziedi, lūdzu. Ģirds, tev var tā brālīgi cirtienu ķepā, lūdzu. Tas tev. Jā, ņem. Jā, Bučo, tu viņu varēs vēlāk, ja Ģirds atļaus. Nu, kā sacīt jāsaka, redzams, kur ir ticēji. Aplausus arī ticējiem. Bet atgādinu par to, ka vakarā šeit pat burtiski jau pēc pāris minūtēm, pēc nepilnām 10 minūtēm mums sāksies karaokas sadziedāšanās, un ikvienam no jums, kas vēl nav ieradušies šeit pie mums TV. Nekur neizklīstiet, un tie, kas nav šeit, tie pievelkās uz šo pusi. Būs jautri, mums te ballīt iet līdz beigām. Tieši tā. Nu, Frīdi, es domāju, kad ir laiks, jau DJs var spiest play, un uzdziedāsim vienu lustīgu dziesmu. Lustīgāku par lustīgu. Žūrija arī nāk šeit. Griežam skaļāk pa mūziku. Skaļāk. Katram pa mikrofonam. Lūdzu, tev pirmajam. Žūrija arī. Ģirds arī nāk uzdziedāt. Varam uzlūkot. Kāds atceras šo dziesmu? Bet TV skatītāji, no jums es šobrīd atvados. Un tiekamies jau nākam piekdien pusfinālā. Šeit pat Rīga TV24, Laumiņiela 32. Šorīt teica, ka meitene aicina mūs. Kas būs, kas aicina kroziņā mūs? Kas būs, kas aicina kroziņā mūs? Lai kroziņš beidzot vieno kopā mūs. Lai visi, kas ir te, par labiem draugiem kļūst. Lai kroziņš beidzot vieno kopā mūs. Lai visi, kas ir te, par labiem draugiem kļūst. Kas var padziedāt? Ko tā visi sāp? Visi, jā. Jā. Kas? Es sajauc. Arvis sajauc. Kurš sajauc? Aiziet. Kāds man atkal teica, ka kroziņā paļust būs. Kāds man atkal teica, ka meitenes atkal grib mūs. Kas būs? Kas atkal kroziņā grib mūs? Kas būs? Kas atkal kroziņā mūs? Lai kroziņš beidzot vieno kopā mūs. Visi dziedam, visi! Lai visi, kas ir te, par labiem draugiem kļūst. Lai kroziņš beidzot vieno kopā